ir pavasaris. Nu, vēl jau tos nāks zemē bāzt nevajag, vēl ir par augstu. Ja nu jums vajag istabas puķu pārstādīt, tad paskatieties, kad ir īstais laiks. Vecā mēnesī tomēr nevajag, un vispār vēl ir par agru, ja vēl ir tumšs. Un tā kā tagad jāgriez tas pulkstenis uz priekšu, tad būs vesela stunda vakarā vēl tumšāks, bet no rīta būs gaišāks. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam dzīvot pēc saules, laicīgi iet gulēt un tikpat laicīgi pamosties, piecelties, izvingroties. Ziniet, es pat nakts vidū atmostos un ieslēdzu televizoru un mūziku, es izkāpu no gultas un es dejoju. Es kustinu pirkstiņus, kā man vajadzēja ar doktoru Primaku saderēt, kad es viņam toreiz teicu, jūs nekad manas rokas neoperēsiet. Neoperēs arī, man tur viss ir vaļā. Nu jā, mēs visi pēc dabas cilvēki esam spītīgi. No to spītību vajag ielikt mērķi sasniegšanā un vienalga, cik gadi strādāt ar sevi, ar savu ķermeni, tikai nepārspīlēt, protams. Lēnām, bet labi. Nav jau gatavs recepts, kā dzīvot. To mēs mācāmies dzīves laikā. Un ļoti daudz, ko var iemācīties no bērniem. Arī no mājdzīvniekiem. Neko daudz jau mēs no dzīvnieciņiem neatšķiramies. Tādi paši kukainīši tik esam. Bet jebkurš maz kukainīts šai pasaulē tomēr ievēro dabas likumus. Cilvēks ir vienīgā būtne, ka viņš domā, ka viņš var pārkāpt visus likumus un paliks nesodīts. Tā, mīļie, nav. Likumi visiem ir vienādi un maksā visi, agrāk vai vēlāk. Jūs tak redzat, es jau sen atpakaļ teicu par šo patiesības laiku, kad neko vairs nevar noslēpt un nevar arī. Par visām vīlēm, melī, krāpšanās nāk gaismā, nāks vēl. Jo brūk vecā sistēma, un to vajag uztvert ļoti nopietni. Bet mums dod vēl vienu iespēju mainīties. Un mēs to arī lielākā daļa darām. Un dzīve tiešām ir skaista. Un pasaule arī ir skaista. Ja, protams, novērtēt tās vienkāršās lietas, kā tie putniņi dejo, dzied. Man te pa sēdu staigā, parasti rīznieki brīnās, ka tie putni te ir tik dažādi un viņi daudz no viņiem nepazīst. Viņi vienkārši staigā pa dobēm, pa taciņām, un viņi nebaidās, kaut mūsu mājās ir laukā iet 5 kaķi. Viņi šeit jūtas drošībā. Nu, tāda drošība jau arī cilvēkam vajag. Bet to drošību mēs varam veidot sev paši. Tikai visu kopā. Šeit, kur ir mūsu mājas, ko sauc par Latviju.